Tas, ko jūs šeit redzat, ir autovraks. Un pamatā, protams, kā vienmēr ir stāsts. Un stāsts ir balstīts uz patiesiem notikumiem. Tiesa gan šī konkrētā automašīna un konkrēti jēdzieni, kurus es minēšu pēc brīža, ir mainīti, lai aizsargātu cilvēku identitāti. Tātad, jebkuram šī vraka apmeklētājiem ir iespēja piezvanīt uz norādīto tālruņa numuru un izvēloties valodu, noklausīties audio gidu, kurš ļoti uzskatāmi atstāsta no pirmās, drīzāk no otrās personas, ieliekot klausītāju galvenajā lomā, kas tad ar šo te automašīnu ir noticis. Un es centīšos pavisam īsi atstāstīt to, ko jūs dzirdēsiet pēcāk audio gidā, ja jūs izlemsiet piezvanīt. Vecpiebalgas novads. Autoceļš Ērgļi, Jaunpiebalga, Saliņkroks. Tu vadi savu Ford Sierru, blakus tavs labākais draugs, tev asinīs 2,5 promils. Tu jūties kā Parīzes-Dakāras rallijā, tu esi lidojumā. Bet tagad pa punktiem. Pirmais, kā tu redzi, tavs auto ir nokļuvis uz jumta. Kāpēc? Tāpēc, ka tu neizņēmi vienu no līkumiem, trāpīji akmenī, uzmetis auto un iekļuvi grāvī. 2. Riteņi. Kā mēs zinām, autoražotāji cenšas izdomāt visādas ABS un pretislīdēšanas sistēmas, taču tu veikli tās visas apgāji. 3. Aizmugurējie lukturi. Tur viss kārtībā, tiem nav nevainas. 4. Piepīpētājs. Tas tev izkrita brīdī, kad tu trāpīji akmenim. 5. Stikli. Tos jūs kuliņodam izdauzījāt ar savu draugu, ar saviem ķermeņiem. Un 6. Visu beidzot, šeit pienākot tuvāk, jūs redzat, ka tas ir zārks. Tevi nogādāja reanimācijā un konstatēja politraumu, izmežģītu kreiso plecu, labās acis nervu bojājumu, kontuzētu krūšu kurvi un labās plaušu sasitumu. Kas attiec uz tavu draugu, viņš ir miris. Nāves cēlonis, viss pēc kārtas. CSDD brīdina, no vadītāja līdz izvadītājiem ir viena glāze, nebrauc dzēris. Ar šādu un līdzīgiem stāstiem pie pārējiem vrakiem mēs cenšamies dot cilvēkiem iespēju virtuāli, nosacīti, simulējot šo te avāriju un notikumu, kas var atgadīties ar cilvēku, ja tas izlemj braukt dzērumā. Tādēļ mēs sakam, ka mēs dodam otru iespēju, ko jūs redzēsiet arī mājaslapā otriespēja.lv no 18. jūnija, kurā mēs noliksim potenciālo likumpārkāpēju, jebkuru cilvēku, kurš varētu kādā brīdī, svētkos vai pēc tiem, izlemt sēsties pie stūres pēc dzeršanas, lai viņš izjustu tās šausmas un redzētu to murgu. Jo pēc būtības avārija, kuras pats esmu personīgi piedzīvojis, gan neesot dzērumā, ir kā murgs, no kura nevar atmosties. Tāpēc mēs sakam, no vadītāja līdz izvadītājiem ir viena glāze. Nebrauc dzēris, neder tā dzīvē.